Harvil, sākam no sākuma. Labi. Pastāst lūdzu par visu Latvijas vidusskolu, cik ir skolnieki uz doto brīdi, cik ir skolotāji, kur jūs atrodaties? Ieskicē mums. Jā. Vēlreiz. Sākšu ar to, ka, kā jau visu Latvijas vidusskola, atrodamies visā Latvijā. Tālmācības skola no 1. līdz 12. klasē. Skolotāji mums ir 28, komanda mums ir 40 cilvēki. Un skolēni savukārt, kaut kas drusku vairāk kā 730. Tuvāk pie 740 šobrīd. Wow. Tā arī ir. Neko savu. Un man ir jautājums. Kāds bija pagrieziena punkts, lai sāktu veidot šo skolu? Tev personīgi. Man personīgi pagrieziena punkts bija brīdis, kad es sapratu, kad savādāk nevar. Un klāt tam visam arī tas, kad nav ko gaidīt ne no viena cita neko, tāpēc, ka nevienam citam nav nekādu pienākumu uzņemties atbildību par mani un par manu sapņu un mērķu realizāciju. Tātad man nav jāgaida, ka kaut kas notiksies pats no sevis. Tā tas dabā nenotiek. Lūk, tas arī pagrieziena punkts. Tu atceries to dienu, kad tu no rīta pamodies, piecēlies, tas bija tā kā spontāna ideja, jeb tas bija tāds ilgstošāka posma, tu briedi līdz atziņā lēmumam, principā lēmumam, jātais skola. Kā bija? Gan jā, gan nē, atbildēju, vai tas ir vienas dienas pagrieziena punkts. Kāpēc saku nē? Tāpēc, kad iepriekš pirms skolas strādāju un darbojos pie Brīvo cilvēku apvienības organizēšanas. Un tur mēs kopā ar dombiedriem bijām jau apzinājuši tās tēmas, kas ir īstiem cilvēkiem reāli svarīgas. Tēmas kopā bija 8, viena no tām izglītība. Izglītība sadalās mūsu rupjā zīmējumā, sadalījās 3 daļās. Tā ir pirmskola, skola un mūža izglītība. Un tad kaut kā sanāca tā, kad vienās brīvdienās man novilkās visas tā struktūra ar domu, ka tas viss ir tik iespējams, tas viss ir tik reāli. Un pēc tam vēl vesela kaudzīta modifikācija no cilvēkiem, kas pieslēdzās tam visam klāt, kuri katrs pielika savu pienesumu, lai beigās tas viss tiešām rezultātos reālā izglītības iestādē. Tā ir ļoti interesanti. Tā kā gan salīdzinoši garš periods inkubācijas tam, lai vispār nonāktu līdz idejai, kas mums īsti ir vajadzīgs, gan pēc tam ļoti īsiņš saprotu to, ka tas ir izdarāms. Un ir konkrēta schematika, kas tam visam ir apakšā. Kāds ir mīts vai nepareiza pārliecība vai abi divi, ar ko mūsdienās saskarās vecāki? Un ko tu redzi, kad šie vecāki atnāk ar šo pārliecību mītu uz jūsu skolu, vai arī neatnāk? Ar absolūti greiziem priekšstatiem pie mums neatnāk. Un par to mēs esam parūpējušies, jo mēs nekautrīgi publiski arī deklarējam savu nostāju, savu viedokli. Mēs esam ļoti skaisti sarakstījuši visu mājaslapā iekšā. Gan mūsu vērtības, ar ko vispār viss sākās, gan principus, pēc kā mēs darbojamies, gan sarkanās līnijas, kuras mēs obligāti ievērojam, un tur nav atkāpšanās ceļa, viņas tādām viņām vienkārši ir jābūt. Šis informācijas apjoms, kas sākotnēji tiek iedots cilvēkiem, viņš kaut kādā veidā uzreiz definē un palīdz saprast, vai būs īstā vieta vai nebūs īstā vieta. Un kas ir svarīgi? Svarīgi saprast to, ka katram jau ir sava tā īstā vieta. Ja ir vesela kaudze cilvēku, kurus uzrunājam mēs ar savu skatījumu, un mums sakrīt vērtības, un ir ok, kad kādu brīdi skolas periodā ceļš iet kopā, tad ļoti forši, jo te cilvēki ir īstajā vietā. Savukārt, ja viņam tas neuzrunā, jebkāda iemesla dēļ, ļoti labi, jo mums nebūs jākašķējās. Tik vien. Un es mēģināšu šo jautājumu uzdot nevis neprovocējot, bet nepieskaroties sarkanām līnijām, kas nav
par jūsu skolu, bet sarkanās līnijas par valsts uzskatiem. Un šis nav par to stāsts, bet par apetīti, par profesionāļu, par izglītības ekspertu apetīti veidot gaišāku nākotni mūsu valstī. Ir ļoti daudz mēdījos propagandas, dažādu viedokļu, daram šodien tā, rīt mēs daram šādi, šodien mēs pārrakstam likumu, parīt mēs nepārrakstam, ja, un tad, tā kā vienu dienu siltā temperatūra, vienu dienu augstā, ja, un tad visu laiku ir tā kā žonglējot. Runājot par Vislatvijas vidusskolu, kas jums, jūsu kolektīvam, ir tās ziemeļzvaigzne, kas ir jūsu tas spīdeklis, gaišā zvaigzne, kas jums, neskatoties uz to, kas notiek sabiedrībā, kas jums dod spēku turpināt to iesākto un attīstīties un neapstāties. Ļoti sarežģīts izklausās jautājums. Es viņu sadalīšu vairākās daļās. Drīkst, ja? Jā, protams. Ok, tātad īsa atbilde, kas ir tas, kas dod spēku neapstāties. Skaidra apziņa, ka savādāk nevar. Ka šobrīd ir tas īstais brīdis rīkoties, nevis gaidīt uz kādu citu, nevis gaidīt labāku laiku, vēju, vēl kaut ko citu, bet rīkoties šobrīd. Un savādāk vienkārši nedarīgs. Tieši tāpēc mēs esam šeit, šajā brīdī dzīvojam, lai piedzīvotu visu to spektru, kas mums ir gan no apstākļiem, gan no mūsu personiskās pieredzes, gan no tām iespējām, kas mums vispār rodās. Kas ir tā lieta? Tā ir tāda ļoti skaidra vīzija par to, ko mēs gribam uzbūvēt. Un tas, kas mums ir šobrīd, tas nav gala mērķis. Tas vēl ne tuvu nav gala mērķis, tas vienkārši ir šobrīd strādājuši instruments, turklāt ļoti efektīvi strādājuši instruments, kas ir virzībā uz to, kas ir mūsu vīzija. Savukārt jautājums par sistēmu un ierēģiem, par apetīti. Es tā īsti neizprotu to domu, ko tu ar to domā, bet... Varbūt tas nedaudz paskaidro? Nē, šeit es sapratu, ok, tātad dažādie viedokļi un nevienmēr viņi sakrīt, viņi ir bieži vien pilnīgi pretēji. Un pretēji ir lēmumi, pretējs ir rīcība. Šeit es domāju, ļoti skaidri jānodala nost, kad ir sistēma, pēc kā mūsu sabiedrība kustās, un tā ir sistēma. Un sistēma pēc savas būtības, viņa kustās pati par sevi. Tur nav cilvēki, tur nav kaut kas atsevišķs. Ja? Viņa kustās pati par sevi, un tāda ir tā lietu kārtība, kurai gribi, negribi, viņai kaut kas seko. Un tā kā vienai rīcībai seko nākamā rīcība. Un tas ir tāds sistemātisks, tāds iestrādāts ceļš, kā viss notiek. Un sistēmas uzdevums ir uzturēt pašai sevi. Savukārt cilvēki, kuri viņā strādā, es esmu saticies ar daudziem, un pretēji tādam globālam viedoklim par to, kādi tad viņi visi tur ir sistēmā strādājošie, viņi izrādās, tad, kad viņiem runā personīgi, viņi izrādās cilvēcīgi, saprotoši un cilvēki. Un cilvēki. Jā, un tas ir ļoti liels paradoks, tāpēc, ka tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem, mēs runājam ar cilvēkiem. Tad, kad mēs skatāmies uz kaut kādu lietu kopumu, cik pareizi vai nepareizi ir kaut kādi lielie lēmumi, un kāda tam visam beigās ir struktūra, tad var redzēt dažādas atšķirības. Un kam es gribu tā ticēt, kad lielākā daļa no visiem iesaistītiem, viņi tiešām tā kā paši tic, ka viņi dara labāko. Un tas, kurā punktā viņi ir un cik daudz viņi var redzēt, ka tas ir tas labākais izpildījums, ko viņi sniedz. Kāpēc to saka? Tāpēc, kad ļoti bieži var redzēt viedokļus, kur arī, viedokļu līderi kaut ko mēdz kritizēt. To kritizē. Katru dienu mēs varam paņemt kaut kādu tur neizdevušos punktu, atrast un viņu nolikt. Vai tādā veidā kaut kas salabosies? Vai tad, ja kāds cits būs pie lēmumu pieņemšanas, viņš varēs izdarīt visu pilnīgi perfekti? Visticamāk, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs to ceļu vēl neesam gājuši. Un te ir atcelts uz skolu. Kas ir skola?
nebeidzamu kļūdīšanos virkne. Jā. mēs katru dienu mēs kļūdamies, un tieši ar kļūdām mēs augam. Mēs tā kā zinām, ka šeit nebija tā kā līdz galam, un uzlabojam un augam. Jūs pieminējis šodienas sarunā ar mani. Mēs runājam par to, ka jūsu skolā strādājot ar kolektīvu, ar kolēģiem, jūs runājat par skolas attīstības plānu, par idejām, un tad sarunās ir, jūs paņemat vienu ideju un strādājat pie tā realizācijas, un tas ir kopdarbs. Man ļoti interesē, kā jūs nonācāt līdz šīm, līdz šai pieejai, ka jūs kolektīvā tā darat, nevis es skolas vadītājs vai skolas direktors tā izdomāju un daru. Pretēji populārākai praksei ir ļoti skaidri tie algoritmi, pēc kādiem viss notiek. Tātad, ja ir viens hierarhiski spēcīgāks, svarīgāks par visiem pārējiem, un viņš diktē visus noteikumus visiem pārējiem, iedod rāmīti, no kur līdz kuram viņiem jāstrādā, tad tā lieta, tas uzņēmums var attīstīties tikai tik daudz, cik tas viens, kurš ir uzņēmies šī vadības loma, ir gudrs vai spējīgs. Tikai tik. Tanī brīdī, kad šo te attīstību izpleš un pārliek uz visu komandu kopā, tanī brīdī mūsu robežas ir tik plašas, cik ir mūsu kopējā summa, mūsu viedums kopējais plašs. Ir ļoti, ļoti vienkārši, tad, ja zīmē to, tad viens ir viens, un tad, kad tur vēl vesela kaudzes cilvēku komanda sastājās apkārt, tas kā picas šķēlē, tas riņķa līnijas garums ir pavisam savādāks, un tās ir iespējas. Ja visi vadītāji to ieraudzītu, tad visu uzņēmumu uzbūves būtu būvēts pēc šāda principa. Diemžēl neredz. Ļoti labi. Un mēs īstenojam, tas nav nekas jauns, tas nav nekas tāds nekur nebijis. Tā ir holokrātiska vai jeb holarhiska struktūra. Un ko tas nozīmē pēc savas būtības? Tas nozīmē, ka mēs esam vienādās pozīcijās uz riņķa līnijas, visi līdzvērtīgi, bet katrs ar savām prasmēm un spējām tomēr esam reāli atšķirīgi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tīri dabiski, izrādot vēlmi, mēs varam nostāties tanī punktā, kurš priekš mums ir pa kaifu reāli, un tas maina milzīgi lietu būtību. Tas ir vai tu esi ielikts un kaut kur dari kaut ko plus mīnus, un tad ir jautājums par motivēšanu un vēl visu kaut ko citu, vai tu esi tā kā apzinājies, kas ir priekš tevis tā labākā vieta, labākais izpildījums, ņemot vērā manu raksturu, ņemot vērā manas spējas, manas prasmes, manu teiksim, iepriekšējo pieredzi, kas ir priekš manas labākā vieta. Ja es viņā nostājos, un es viņā esmu, un es viņā izpildos, par viņu atbildu beigās, tad es esmu spīdeklis uz 100. Tik vienkārši. No kā tu iedvesmojies, radot vidusskolu, un kā tu iedvesmo savu komandu? Zin kā, tā radīšana, mēs dibinātāji esam vairāki. Katram savu funkciju. Jā, man atnāca ideja, jā, es savācu kopā komandu, bet es savācu komandu kopā tādu, kur iepriekš katrs no locekļiem bija sapņojis un domājis par savu skolu. Un tā ļoti forši mūsu kopīgais ceļš vienkārši sakrit un savienojas vienā kopīgā ceļā. Un tas ir spēks un tā ir nenormālā jauda. Tas ir ļoti vietas uzreiz redzējums jau tā kā startā un pirmajā brīdī. Un tas ir baigi kolosāls enerģijas apjoms. Un motivēšanās šeit ir maz svarīga. Tāpēc, kad cilvēki apgrupējās ap enerģijas apjomu, viņi meklē enerģiju, ap ko apgrupēties, un vēlams tādu, kas ir tā kā ļoti sev sakrītoša. Līdz ar to komanda ir, mums ir tāda ļoti, ļoti jaudīga no tādiem foršiem, sirsnīgiem cilvēkiem. Es ticu. Un jaudīga. Es ļoti gribu atnākt uz šo skolu, reāli pabūt tajā vidē, tas ir mans sapnis. Klausītāji, es vienā no Life ar Arvilu iekomentēju, klausoties, es pirmo reizi savā apzinātā mūžā vēlos atgriezties skolā. Un ja jums ir šāds jautājums,